Mēs esam sabiedrībā ietaupījuši vairākus 100 miljonu finālā. Amatpersonas drīkst filmēt ar slēpto kameru? Protams. Vai slepenas sarunas ierakstīšana ir attaisnojuma vai nav attaisnojuma? Radi, kas dzīvo ārzemēs, pēc tam patvērsmēs tos savus 80-gadīgos vecākus atrod. Apzināta, apkaunojošu ziņu izplatīšana par personu. Žurnālistiem ir ne tikai tiesības neatklāt avotu, mums ir pienākums neatklāt avotus. Dārgie podkāstu Atver mutī skatītāji un arī klausītāji, tie, kas mūs dzird Spotifyā, sveiciens jums. Mans vārds ir Lauris Zalāns, un šodien mēs turpinam, gribētu to nosaukt par otro daļu speciāli izlaidumam, Atver muti speciāli izlaidumam sadarbībā ar Latvijas mediju ētikas padomi par mēdījiem, to lomu, to nozīmi, palīdzību, lai izgaismotu daudz un dažādas lietas un visu, kas sevi šo citu ietver, kas ir runājot par pašiem mēdījiem. Otrā daļa varētu būt un ir zem tāda nosaukuma tematikas, kas ir medijs kā izmeklētājs, izgaismotājs un sabiedrības sarksuns. Šajā podkāstā tiks skatīts nereti pretrunīgi vērtēts mediju darbs, sniedzot sabiedrībai informāciju par politiķu, amatpersonu, uzņēmumu darbībām, iespējamiem pārkāpumiem, kādu slēptu informāciju. Medijiem ir īpašas iespējas sabiedrībai sniegt svarīgu informāciju, kādu tai nespēja iespējams sniegt neviens cits vai atsevišķi cilvēki, ne uzņēmumi, valsts tā skaitā. Sabiedrībai ir tiesības uzraudzīt varas institūcijas, politiķus, ietekmīgas personas, zināt, kad tie darbojas sautīgi, nolaidīgi iespējams, kādi lēmumi un kādā veidā tiek pieņemti tie, kā tiek izlietots publiskais finansējums, apsaimniekot publiskie īpašumi un vēl daudzas citas svarīgas nianses, kas attiecas uz šo. Tomēr vai šīs tiesības ir neierobežotas, ja mēs runājam par mēdījiem, kur tām ir robeža. Visu šo te mēs noteikti paspēsim iztirzāt šīs dienas podkāsta ietvaros, kur man ir arī apbroši viesi. Viena no tām raidījuma nekā personīga žurnāliste Guna Gleizde, labdien! Un tāpat arī zvērināts advokāts, starptautiskā advokāta biroja Sorainen partneris Andris Tauriņš. Sveiciens! Labdien! Pirms mēs ķeramies klāt, es jau aizkadrā jums ieskicēju, ka mēs vēl iesildīsimies no sākumā, un arī tāpat kā pirmās daļas viesiem es pajautāju, kas ir tā jūsu motivācija darboties tajā sfērā, kurā jūs darbojaties šobrīd. Jautāšu jums tieši to pašu, kas ir tas jūsu ikdienas dzinulis. Vēl joprojām, pēc iespējams daudziem gadiem jau darbojoties tiešām šajā sfērā. Mans dzinulis, es domāju, ka žurnālistiem pārsvarā ir divi iemesli, kādēļ cilvēki vispār izvēlas strādāt žurnālistikā. Viens ir būt slaveniem, kas, manuprāt, ir diezgan mūsdienās vairs neattaisnojas un nav tas efektīvākais veids, kā to izdarīt. Un otrkārt, tā motivācija ir līdzīga kā ārstam, ka tu vēlies darīt kaut ko labu. Iemesls, kādēļ tu paliec žurnālistikā, tad jau ir jau citi. Tev ir interesanti, tev ir aizraujoši, tev padodas. Un, manā gadījumā tagad jau pēc gandrīz 20 gadiem žurnālistikā, galvenokārt tādēļ, ka vienkārši neko citu neprotu. Man patīk, un man tas nevienmēr tas vienkāršākais darbs, ir diezgan liels varbūt spiediens un ir varbūt kaut kādas negācijas, ir kritika, bet ir arī ļoti bieži, ka tu redzi rezultātus, ka kaut kas pat pēc ilgāka laika ne uzreiz un pat pēc kaut kādas pretreakcijas, bet ir arī kaut kādi rezultāti un tev ir iespēja panākt kaut kādu labumu vai sabiedrībai kopumā vai kādai grupai, aizstāvēt, atklāt, parādīt, novērst netaisnības un tā tālāk. Un tad, kad tas notiek, tad tā ir, tas ir, kas mudina tev palikt tajā nozarē. Tad, kad tas neizdodas, tad tas savukārt, man liekas, ir galvenais iemesls, kādēļ cilvēki pamet nozari. Par to kļūšanu slavenam, kāpēc vairs tas nav tik aktuāli? Es domāju, ir daudz vienkāršāka veida, kā to izdarīt, un turklāt tie, cilvēki, kas iestājas žurnālistikā, mācīties žurnālistiku, saprot, ka tas ir pārāk sarežģīts veids, kā to izdarīt. Sapratu. Andri? Jā, būtu droši vien melots, ja es teiktu, ka es negribēju kļūt slavens un tāpēc kļuvu par advokātu, vai ne? bet jā, tā arī, protams, advokātam ir viena no lomām arī publiski tad pārstāvēt, aizstāvēt savu klientu intereses.
Un mūsu uzdevumi jau droši vien neatšķirās. Arī mums ir kaut kāda misija, kur mēs palīdzam cilvēkiem vai uzņēmumiem viņu intereses aizstāvēt, pārstāvēt un cīnīties varbūt pret netaisnību, kur varbūt viņu intereses kaut kādā mērā ir ignorētas, pārprastas un tam līdzīgi. Un tas ir tas galvenais uzdevums, kāpēc to daru. Es neticu tam, ko Guna minēja tikko pirms mirkļa, sakot, ka tā ir vienīgā lieta, ko prot darīt, jo nekas cits nesanāk. Un tā, tieši tāpēc man ir tāds jautājums. Vai redzat, ka dzīvē jau kad varētu darīt kaut ko citu? Vai kas ir tā otra lieta, kas būtu jums, kur vēl tikpat lielu enerģiju jūs būtu gatavi ieguldīt un darīt tikpat daudz? Ja par citiem darbiņiem runājam. Varbūt jums ir kāds... Man jāsāk, jā? Jā, droši. Labi. Mums ir tā, ka mums ir... Tad es esmu advokātu birojā pietiekami lielā, kur mums ir sakārtoti procesi, un mums pat ir diezgan precīzi partneriem atrunāts, cik gados jāiet pensijā. Tā kā es aptuveni gatavojos tam laikam, un protams, ka tā kā vidējais vīrieša vecums un arī sieviešu, bet, zinām, mērā vīrieši, man ļoti svarīgs tas vidējais vecums, ja, pieauga Latvijā, ja, tad es prognozēju, ka es pēc tās pensijas vēl būšu darbspējīgs. Un tad iespējams kaut ko sabiedrībai derīgi darīšu. Un iespējams tā varētu būt politika vai kāds sabiedriski cits derīgs darbs. Ja nav noslēpums, kurā partijā? Nē, tas būtu nākamais jautājums. Bet kad jums ir jāiet, pēc cik jums līdz pensijai vēl atlicis? Man vēl ir atlikuši kā 23 gadi. Jā. Tas jau maz ir tieši tā. Mūsdienās, jā. Laiks, jā. Tā ir otrā jaunība, jā. Man ir grūti pateikt, vai man ir... Es esmu domājis, vai varētu darīt kaut ko citu, bet nekad nesaku nekad. Es šobrīd vienkārši nevaru iedomāties. Ja kaut kas, teiksim, ja tā būtu, ja par politiku, to es nevaru tiešām iedomāties, bet ja ir kaut kāda sabiedriska aktīva darba, teiksim, kaut kāda interešu aizstāvība vai kaut kas tāds, tad varbūt ne tādā lobija nozīmē drīzāk kaut kādā, teiksim, kaut kādas grupas vai tādā nozīmē, bet es to nevaru iedomāties, kā es to varētu darīt, jo es vienkārši šobrīd pagaidām to ceļu, kā līdz tam nonākt. No sākuma tātad tev ir jāpamet esošais darbs, jāizdomā, ka es vairs negribu būt žurnālists, un to es pagaidām nevaru iedomāties. Kā jūs paņemat atslodzi varbūt no tā ikdienas darba, ko jūs darat? Jo, piemēram, Olga Dragļeva iepriekšējā epizodē izstāstīja to, ka viņa ļoti sarežģīti pārslēdzas. Jā, visu laiku kaut vai pie pusdienu galda domā par to pētniecisko žurnālistiku šajā gadījumā. Tas ir tiešām 24 stundu darbs apmēram. Mums ir tā, ka mums ir labā puse ir tāda, ka mums ir 9-10 mēnešu sezona, un tad ir divi mēneši, kad tu vari mēģināt atslēgties uz kādu brīdi. Tā sezonas laikā faktiski nav tādu brīžu, jo ceļošana faktiski, ja tu aizbrauc un nomaini pilnībā vidi, tā ir vienīgais veids, kā atslēgties. Man ir tā, ka varētu būt grūti nodefinēt, kurā brīdī es strādāju, kurā es nestrādāju, tāpēc, ka man kā advokātam ir principā jābūt sasniedzama. No otras puses man ir ļoti daudz dažādas blakus intereses un nodarbošanās, ir zemesardze, nevalstiskās organizācijas. Es ļoti daudz laika arī veltu vecu ēku atjaunošanai, tas man tad fizisko arī kaut kādu nodarbi papildus dod. Tā kā visu laiku man ir tāds mazliet žonglēšana ar savu brīvo laiku, bet ir iespēja atslēgties, protams, un tad nākās fiziski ciest vakar, tad arī attiecīgi atslēdzoties no darba sev nodarīju kaiti. Jā, tā kā. Atslēdzēt atslēdzos, jā. Mēs savukārt pieslēgsimies šīs dienas tematikai mazliet padziļinātāk. Tad medijas kā izmeklētājs un dažādu lietu izgaismotājs, atklājējs. Ja? Varbūt jūs varat minēt kādu, un iespējams man jāvēršas arī jūsu virzienā šajā mirklī, kādu piemēru, kur mediji ir atklājuši, izrakuši, izmeklējušies un ziņojuši par kaut ko, kas ir sabiedrības interesēs, un iespējams bez tās jūsu palīdzības,
tas līdz viņiem nemaz nenonāktu vai nonāktu varbūt super novēloti vai kā citādi. Spekulēt par to, vai kaut kas nonāktu vai nenonāktu, ir grūti, jo tad tas ir tā, kā būtu, ja būtu. Jā. Man godīgi sakot, ir tāda dziļa pārliecība, ka viss apslēptais kādā brīdī nāk atklātībā. Jautājums ir, vai novēloti un vai kaut ko vairs ir iespējams mainīt, bet tāda pārliecība man ir. Man tāds lielākais piemērs šķiet ir OIK stāsts, obligātās iepirkuma komponentes stāsts, jo tas iepriekšējās vēlēšanās tas bija nevis pēdējās, bet iepriekšējās vēl 18. gadā tas bija faktiski visu partiju galvenais tāds jājumdzirdziņš, ko mēs visu laiku dzirdējām, un līdz ar to ir aizmirsties, kā tas nāca gaismā, bet tā bija nekā personīga izmeklēšana. Tie mani kolēģi tiešām savāca ļoti plašu materiālu, parādīt tur tos konteinerus, kuros tātad tiek imitēta koģenerācijas staciju darbība, un viņi parādīja to schēmu, kā tā nauda dažu oligarhu tur virzienā aizplūst, ko mēs visi maksājam, un finālā, tas varētu teikt, ka tas notika pēc jau tad, kad tā schēma kaut kādus vairākus gadus bija strādājusi, bet tā tika apturēta. Grūti, smagi, bet tika apturēta, un visticamāk mēs esam pēc objektīviem aprēķiniem, mēs esam sabiedrībā ietaupījuši vairākus 100 miljonu finālā. Skaidrs, ka tas mēs nevaram kā žurnālisti uzņemties kaut kādu galveno lomu. Mēs varam uzņemties to lomu tādā ziņā, ka kolēģi pierādīja ļoti pamatot, ļoti detalizēti, bet pēc tam bija, protams, jābūt arī kaut kādam politiskajai gribai to izdarīt, kas arī gāja ļoti ilgi un ļoti grūti. Bet tas notika tādēļ, ka bija sabiedrības spiediens un bija liels sašutums. Es varu izcelt arī, piemēram, kas droši vien ir Tauriņam kungam, būs par to kāds komentārs, varbūt par tātad žurnāla ir, tātad kolēģis Indris Francis izmeklēšana par maksātnespējas lietām, kas bija milzīgs pētījums, un tas, protams, ne katrs sabiedrības loceklis ar to saskaras, līdz ar to varbūt tas nebija tik skaļš kā tas OIK stāsts, ko mēs maksājām visi, bet tas, kā viņa izgāja cauri, faktiski es nevaru to apgalvot, bet man liekas, ka visām maksātnespējas lietām parādīja, pie kuriem tiesnešiem tās nonāk un kuru tiesnešu tātad lēmumus tātad nākamajā instancē apgāž, un līdz ar to tad rodās šaubas par to, vai tiesneši lemj vienā vai varbūt, es negribu teikt tendenciozi, bet prognozējami, jā, tas būtu pareizais vārds. Un kādēļ uzņēmumi maina adreses tieši, lai pie konkrēta tiesneša tiktu. Un līdz ar to tas bija tāds, man liekas, ka priekš tieslietu sistēmas ļoti svarīgs pētījums un diezgan skumji, ka tur tās izmaiņas varbūt nesekoja, bet man liekas, ka gadu laikā viņas ir notikušas. Ir citi, es nezinu, piemēram, šie ir tādi diezgan tehniski jautājumi, ko žurnālisti tādi iedziļinājās un atklāja un parādīja, bet ir tādas gadījumi, kur ir, man liekas, ka bez visiem juridiskajām vai tehniskajām lietām ir diezgan skaidri tā morālais vērtējums. Un, piemēram, kad tātad ir šis Rīgas nama pārvaldnieks stāsts, kur tātad visas ziņas par komunālajiem parādiem nonāca pie viena tiesas izpildītāja, un tad šos neaizsargātos demences skartos cilvēkus, viņš vienkārši izlika uz ielas. Tur, man liekas, ka neatkarīgi no tā, kur juridiski būtu, kurā pusē, man liekas, tur arī nav šaubu par to, ka viņš tā nevarēja rīkoties, bet tas, ka tur tas notika, un ka tie teiksim, radi, kas dzīvo ārzemēs, pēc tam patvērsmēs tos savus 80-gadīgos vecākus atrod, tas, man liekas, bija ļoti, ļoti svarīgs stāsts. Un šajā stāstā, arī daudzos citos, protams, izgaismojas, cik svarīgi ir tas, ka cilvēki arī vēršās pie žurnālistiem un stāsta, jo šobrīd bieži ir tāda sajūta, ka ko tad neko man neizdosies mainīt, bet šajā gadījumā tas ir tātad palīdzējis atklāt arī citus pārkāpumus, ko konkrētais laikam tiesas izpildītājs tātad bija izdarījis, arī notāri bija iesaistīti un tā tālāk.
Nu, jā, tādu stāstu patiesībā ir daudz. Ir par to efektu vienkārši ir droši vien jautājums, ko mēs uzskatām par to rezultātu. Un šie ir tādi gadījumi, kur, manuprāt, tas rezultāts bija. Ir kaut kas komentējums, Andri? Guna teica, ka man būs par maksātnespēju kaut kas jākomentē. Es atceros to visu to stāstu, bet mēs par laimi vai diemžēl nebijām iesaistīti. Tas, kur mēs bijām iesaistīti, mēs tie OIK stāstā bijām iesaistīti. Es ļoti labi to atceros, jo mūsu birojas palīdzēja īstenībā būvniecības kontrolas birojiem pēc tam atprasīt naudu no tiem uzņēmumiem, kas valsts ieskatā bija negodīgi guvuši šo atbalstu. Tā kā kaut kādā mērā tas varētu teikt, ka žurnālisti inicijēja šo problēmu, izgaismoja un tad attiecīgi valsts aktīvi ķērās pie darba un tad mēs palīdzējām valstī atgūt to naudu. Jā. Es varbūt atcerējos vēl vienu lietu, jo tas dažreiz žurnālisti ir arī vienkārši pēdējais glābiņš. Mēs, tajā pašā tieslietā, kur bija šie pensionāri izlikti uz ielas, tas bija tāds gadījums, jo tu vienkārši nevari atšķetināt, pie kā tev vērsties pie prezidentam rakstīt. Tad man kolēģi Ilze Jaunalksne tiklistam Rīgas nama pārvaldniekam, kur bija tā informācija viss nonākusi pie tā viena tiesa izpildītāja. Un bija šis secinājums, ka šis tiesa izpildītājs to naudu to īpašumu bija pārdevis pretlikumīgi. Bet cits stāsts ir šīs nanoūdens stāsts. Es nezinu, jūs varbūt esat pārāk jauns, lai atcerētos to stāstu, bet tas vēl bija tātad Ušakova laikā, kur bija Rīgas satiksme iepirkusi. Tik jauns jau nav. Cik ir? Kā jums liekas? Es vienkārši... Droši, ar kādu vecumu var spekulēt. Es sāku domāt, cik vecs ir nanoūdens stāsts. Tik vecs nav. Bet es neatceros, godīgi. 29 man ir šobrīd. Tad drīz ir 30. Tad jūs atceraties droši vien, jā. Bet tur bija tātad stāsts, ka bija iepirkts ūdens un prezentēts kā īpašas nanotehnoloģijas, protams, par ļoti dārgu cenu, lai tīrītu tātad trolejbus un tramvajus. Un tātad šī krāpniecība, tātad cilvēks vērsās visās iespējamās iestādēs. Trauksmes cēlējs tur bija no Rīgas satiksmes iekšienes. Trauksmes cēlējs vērsās pie visām iestādēm. Neviena iestāde nereaģēja. Tikai pēc sižeta, pēc vairākiem sižetiem, tad, kad cilvēkam pierādīja, viņš saka, ka mēs to ūdeni pārdevām, un viņš nav nekāds tur nanoūdens. Tikai pēc tam notika izmeklēšana un tad noslēdzās ar kaut kādu rezultātu. Līdz ar to tas, žurnālists bieži ir tas pēdējā cerība. Par žurnālistiem, par mēdījiem runājot, vai ir viņiem kādas īpašas tiesības, ja tā to var vispār nodefinēt, kas ir, teiksim, informācijas publiskošana, slēptās kameras, varbūt kaut kādi eksperimenti žurnālistikas, kā to visu, teiksim, parastajam mirstīgajam izstāstīt, ka, lūk, žurnālists šādi var izpausties, vai tur ir kaut kādas, nezinu, arī atrunāti punkti, līgums, blablabla, visas šīs lietas, ko tiešām cilvēki, kas varbūt tajā visā neiedziļinās, nevar iedomāties. Latvijā, sāksim ar to, ka likumā ir diezgan precīzi pateikts, kāds ir žurnālista uzdevums vākt informāciju, apkopot un tam līdzīgi. Bet, protams, tādas niansēs likums neuzrakst visu šīs metodas, kā drīkst, kā nedrīkst strādāt, un līdz ar to tad vienmēr ir jāvērtē tas mērķis, ko konkrēti žurnālists dara. Un es atceros, bija tas gadījums par bez tabū žurnālistiem, kuri Covid laikā tad ar slēpto kameru filmēja baseinu, kurā peldās cilvēki, lai varētu pierādīt, ka Covid ierobežojumi tiek pārkāpti, un tad attiecīgi arī tik vērtēts, vai šī rīcība bija attaisnojama vai nebija attaisnojama. Respektīvi, katru reizi ir jāizvērtē mērķis, samērīgums un vai nav pārkāptas kādas citas svarīgākas intereses. Jo, protams, šī žurnālistu interese ir veicināt sabiedrībā diskusiju par svarīgiem jautājumiem. Un tas ir tāds vispārējs uzstādījums, kas ir atzīts demokrātiskā sabiedrībā. Tad žurnālistu mērķis ir būt par tiem, kas veicina
diskusijas par sabiedrībā svarīgiem jautājumiem. Jebkāda nanoūdens, tas var būt pensionāra izlikšana nepamatot no dzīvokļa un tam līdzīgi. Un tad šīs metodas, protams, tad ir jāpieskaņo, vai tās nav nesamērīgas, ja? vai slepenas sarunas ierakstīšana ir attaisnojuma vai nav attaisnojuma. Mēs redzam to Bojāra raidījumu, kur arī tas ir ticis vērtēts, un arī, manuprāt, Mēdīju ētikas padome arī ir atzinusi šos eksperimentus par pieļaujamiem. Tad, ja tas ir samērīgi un neaizskar kādas citas būtiskas intereses, piemēram, privātās dzīves neaizskaramība, ja kāds ieraksta tur ģimenes locekļu sarunu savā starpā un tas neatiecās uz šo svarīgo žurnālistu pētāmo jautājumu, ja, tad tas ir pārkāpums privātās dzīves. Tā ļoti vienkāršot izsakoties. Jā, tā, kā mēs par to domājam, vai kā es par to domāju, tad ir diezgan lieli bloki. Tad viena lieta ir par informācijas pieejamība, jo ir informācijas atklātības likums, un jebkuram sabiedrības loceklim, jebkuram ir tiesības pieprasīt informāciju. Pat ierobežotas pieejamības informāciju, jautājums, vai jums to iestādes izsniegs, tas ir cits, ja, bet tātad jebkuram ir tiesības pieprasīt informāciju. Un pamatojoties uz šo likumu, ļoti bieži žurnālistiem arī atsaka tās informācijas izsniegšanu, un ir kaut kādi atsevišķi gadījumi, kur arī tātad žurnālisti to atteikumu ir apstrīd tiesā un tiesas ceļā panāk. Pēc daudziem gadiem. Visticamāk, jā, un tas ir tā lielā problēma. Bet tiesas vai iestādes, tiesas droši vien ņems vērā, bet iestādes ļoti bieži aizmirst, ka eksistē likums par presi, un tur jau ir žurnālistiem mazliet vairāk tātad tiesību saņemt to informāciju nekā tā teikt, jebkuram citam sabiedrības loceklim. Tur ir vienkārši ļoti tāds šaurs jautājumu loks, kad iestādes drīkst atteikt vispār. Tas ir viens, ka tajā ziņā mums ir lielāks tādas privilēģijas kā žurnālistiem, bet tas ir tādēļ, ka mums ir arī daudz lielāka atbildība par to, ko mēs publicējam. Ja es publicēju nepublicējumu informāciju, jo tas ir tāds reāls preses likumā, tātad termins nepublicējuma informācija, tad man par to draud arī reāls sods un reāla atbildība. Līdz ar to tādēļ teorētiski iestādes drīkst mums tātad atklāt vairāk, jo mums ir atbildība par to, ko mēs publicējam. Tā ir viena lieta. Tad ir otra, tātad nezinu, vai to var saukt par kaut kādu īpašu privilēģiju, jo mums ir par to, kādu informāciju mēs varam saņemt un kādu informāciju mēs varam pieprasīt vai publicēt. Žurnālistiem ir ne tikai tiesības neatklāt avotu, mums ir pienākums neatklāt avotus. Preses likumā ir noteikts, ka ja avots izvēlas būt anonīms vai tikt, teiksim, neatklāts, nepublicēts, mums nav nekādu tiesību. Izņemot kriminālu procesā, jā. Izņemot, ja tiesnesis mums uzdod. Un arī tad es pieļauju, kurš, ja vien tas nav dzīvības un nāves jautājums vai kaut kāds drošības jautājums, domāju, neviens sevi cieno žurnālistu avotu nekad neatklās. Labāk, droši vien kaut kādu piespiedu darbu vai jebkādu sodu saņemt. Jo tas ir, tas ir reputācijas jautājums, un tu vairs nevari, tā teikt, būt uzticams avotacīs. Līdz ar to tas ir kompleksi, jo mums ir kaut kādas lielākas tiesības un ir arī daudz lielāka pienākuma, kā ar to informāciju rīkoties. Kā mēs zinām, ir Mēdīju ētikas padome, kur cilvēki var sūdzēties, un tur ir un Mēdīju ētikas padomes lēmumiem ir arī reālas sekas, jo ir kaut kāda atbalsta instrumenti, kur, teiksim, ja tev ir pārkāpumi, tad tu to instrumentu nevar saņemt. Tie ir kaut kādas arī starptautiski projekti, kur, ja tev ir pienākums būt šādā tātad iestādē dalībniekam, kā mēdījam, un ja tev ir kaut kāda pārkāpuma, tad tu nevari piedalīties kaut kādu projektu īstenošanā, piemēram. Tad es pat nezinu, šobrīd Nepal-P laikam joprojām tātad arī ir tiesības noteikt sodus, un attiecīgi, un tie jau ir finansiāli sodi mēdījam, un tātad protams, ka ir arī tiesas ceļā. Ir iespēja, līdz ar to mums ir diezgan tāda
stingri regulētā mediju nozara, mums ir arī jārēķinās, ka par katru vārdu mums ir tiešām arī jāatbild. Lūk, tātad par slēpto kameru un tādām lietām, faktiski jau jebkurš var ierakstīt, jebko. Ja nepārkāpja, vienmēr, tu privātā īpašumā tu nevari to darīt, bet publiskā vietā tu to vari darīt, tu nedrīksti. Par publicēšanu tā jau ir cita lieta. Ja? Un, protams, ka mēdījiem ir, vēl ir, ja tev ir iemesls, lai parādītu kaut ko atklātu, tad protams, ka ir tā sabiedrības interese, ko mēs pārstāvam, ir tāda mazliet vairogs pret kaut kādiem pārmetumiem, bet atkal, ne visu, ko mēs ierakstam, mēs, protams, publicējam. Tad tur vienmēr ir tāda samērīguma izvērtēšana. Mums ir diezgan daudz lietas, ko mums droši vien aizmirst mikrofonu piespraust, ko cilvēks aiziet un runā pa telefonu, sarunu, un mēs ierakstām nejauši sarunu, ko mums nevajadzētu ierakstīt. Mēs viņu, protams, nevaram izmantot. Ja vien tas cilvēks nepasaka kaut ko, kur tā sabiedrības intereses ir daudz lielāks par to viņa privātās korespondences, piemēram, tiesību pārkāpumu. Līdz ar to tur vienmēr ir tas svaru izvērtēšana. Es nezinu. Amatpersonas drīkst filmēt ar slēpto kameru? Protams. Bet privātpersonas? Jā, tam ir kaut kāds mērķis, lai parādītu, ka viņi kaut ko pārkāp. Es, piemēram, aizliegtā paņēmiena pētījums par cigarešu kontrabandistiem. Vai viņus ir tiesības filmēt ar slēpto kameru? Es domāju, ka pilnīgi noteikti. Jautājums, vai mums ir jārāda viņu bērni, ja tur viņi ir trāpījušies, tas ir cits stāsts. Tas pilnīgi noteikti nē. Bet, nezinu, ja, piemēram, tas kontrabandists viņus tur izmanto cigarešu pārvadāšanai, es šobrīd fantazēju tas nekā tāda tajā gadījumā, manuprāt, nebija. Tad tas jau ir cits stāsts, tad mēs aizblurojam seju, un tad, ja tas ir, jā. Es domāju, ka amatpersonas arī nav droši vien tāda absolūta tiesība amatpersonas filmēt, jo amatpersonām ir privātā dzīve, un droši vien, ja amatpersonu slēpta filmēšana notiek nesaistīta ar galveno sižeta mērķi, tad tas arī būtu ierobežojums. Protams, es domāju, ka tur ir jānovelk tā robeža. Nē, protams, šajā gadījumā es nedomāju, ka mums ir tiesības filmēt, amatpersonu bērnus, viņu mājas, privātās mājas spēļu laukumā. Es šeit domāju, lietas, kas ir saistītas ar viņu darbu. Ja mēs filmējam, kā viņi veic kaut kādu pārkāpumu vai tiekas ar cilvēkiem, kas ir kaut kādi, piemēram, lobby organizācijas, ko viņi varbūt gribētu noslēpt, vai ja mēs nofilmējam, kā viņi pensionārus aizved uz Ķīnas vēstniecības apmaksātām pusdienām, tādas lietas. Sakiet, kur beidzas atbildīga žurnālistika un sākas neslavas celšana, piemēram? Ja mēs tā paskatāmies uz šādu jautājumu, kurā mirklī ir viens un otrs? Jā, varbūt tāds mazliet atkāpēji ir jāpasaka, ka tā robeža starp to, kas ir žurnālists un kas nav žurnālists, ir mazliet arī paplūdus pēdējos gados, tāpēc, ka daudz cilvēku, kas veido podkastus un tam līdzīgas saturu, kaut kādā mērā var sevi sākt pielīdzināt tur kaut kādai žurnālistiku lomai. Jo tāda ļoti strikta dalījuma pēdējā laika likumā ir ierakstīts, ka žurnālistam jābūt ar mēdīju organizācijas biedram un viņš vāc informāciju un tam līdzīgi. Bet mūsdienās tik šauri vairs to nevērtē, jo pretējā gadījumā tad mēs izslēdzam tik tiešām kaut kādus arī privātos profesionāļus, kas mēģina individuāli darboties un veikt šīs darbības. Līdz ar to te ir ļoti svarīgi atruna par šo jautājumu. Kas attiecās uz atbildīgu žurnālistiku, žurnālistiem ir jāievēro tad ļoti striktas robežas
ko drīkst darīt un ko nedrīkst darīt. Un Gun jau ieskicēja par to, ka pretī nāk arī atbildība. Un, attiecīgi, šīs robežas ir definētas ētikas. Pirmkārt, likumā ir pateikts, ko drīkst, ko nedrīkst, ja, bet arī tās ir ētikas normas. Un Latvijā šīs ētikas normas ir aprakstītas Latvijas žurnālistu asociācijas ētikas kodeksā, kā arī ētikas kodeksā, ko ir apstiprinājusi šī mediju ētikas padome. Citiem vārdiem, mediju ombuds, tā viņi arī šobrīd sauc šo organizāciju. Un tur ir ļoti precīzi uzrakstīts, kā tad ir tie principi, ko ikdienā žurnālistam ir jāievēro. Tur, viedokļu daudzveidība, profesionalitāte, tur šāda veida principi. Un tad jau tajā darbībā žurnālists, kad viņš godprātīgi ievēro šos principus, tad mēs varam arī analizēt viens vai otrs sižets un viņa darbību, vai ir atbildusi profesionālajai žurnālistikai. Savukārt šī neslavas celšana, tas jau ir pavisam cits lauciņš. Tad krimināla likumā ir pateikts, ka neslavas celšana ir apzināta apkaunojošu ziņu izplatīšanu par personu, tad publiski. Ja? Tad mums ir cilvēks, kurš sevi sauc par žurnālistu, un viņš kaut kādu vai pasūtījumu ietvaros, vai pats kaut kādas pārspīlētas taisnīguma izjūtas dēļ uzskata, ka viņš drīkst izplatīt kaut kādu informāciju, ko viņš pats ir izdomājis. Un te nav runa par interpretāciju. Interpretācija tas ir kaut kādā mērā viedoklis, kas ir balstīts uz pieejamām ziņām. Bet neslavas celšana ir kaut kas tāds, kas ir tā ļoti rupji un tendenciozi izdomāts. Un krimināla likums aizsargā cilvēkus pret šādu patvaļīgu rīcību. Tad ja es izdomāju, bet kāds izdomā, ka tas politiķis ir vainojams pie pedofīlijas, un atceramies, mums bija šis slavenais gadījums, un tas noteikti bija iespējams tad, kad jūs vēl nebijāt. Tas bija 90. gados, bet es vēl precīzi gadu neatceros. Tad mums no Saeimas tribīnas Ādamsons laikam paziņoja, ka deputāti ir vainojami vai saistīti ar bērnu pedofīliju. Un ja kaut ko tādu paziņo, žurnālists vai cilvēks, kurš sevi uzskata par žurnālistu, tad jau par šādu rīcību var sūdzēties policijā, un policija tad to izmeklē kā neslavas celšanas gadījumu. Ir arī nesenā gadījumi, kur mums viens cits profesionāls, kurš sevi uzskata par žurnālistu, un viņš tur apvainoja advokātu, vienu citu vai ne, un nosaucot viņu tādos nesmukos vārdos, un tad arī šī lieta tika izskatīta kā neslavas celšana, un par to arī tiesā tika saukts cilvēks pie atbildības pēc krimināla likuma. Tāpēc tur tā robeža ir acīm redzama, un tāda, ja mēs skatāmies tādu normālos gadījumos, tā robeža ir skaidra. Tad, ja žurnālists veic godprātīgi savu darbu, viņš pauž dažādu skatu punktus un pēc tam pieņem pats to savu interpretāciju par konkrēto situāciju. Tur žurnālisti nav pamats saukt pie atbildības. Savukārt, ja žurnālists aiziet un ļoti tendenciozi kaut kādu savu slēptu interešu vai patiesībā kaut kādas reklāmas kampaņas, melnās reklāmas kampaņas ietvaros kaut kādu informāciju publisko par personu un šādā veidā apmelo ceļ neslavu, tad tas jau ir, tad šī robeža ir pārkāpta. Tā kā, pietiekami viegli novilkt, bet, protams, ir kaut kādas pelēkās zonas, un tad parasti ir diskusijas. Jā. Es varu piebilst, ka starp objektīvu žurnālistiku un neslavas celšanu ir ļoti daudz to pārejas posmu. Ja? Es varu, tie ir tādu 50 pelēko nokrāsas. Jā, un par to krimināla atbildība nedraud, bet var pieprasīt, piemēram, cilvēks, kurš jūtas apvainots, kompensāciju, atsaukšanu un tā tālāk. Bet tas nav tik traki kā krimināla atbildība, protams. Tātad es varu vienkārši raksturu tā, lai cilvēks saprot, tad, kad mums ir informācija vai ir aizdomas, ka kāds ir zaglis, mums ir, man ir jāparāda vēlams ļoti detalizēti un ar pierādījumiem. Tātad, kā lūk, šis notika, te ir tāds aizdomīgs darījums, te ir
te ir notikusi, tātad pazudis tur tāds priekšmets vai nauda. Mēs nezinām, kur viņa nonāca, bet tur iespējami saistītie ir tā, tā ir tā objektīva žurnālistika. Ka mēs parādām visu informāciju, mēģinām vienkārši kaut kā strukturēt tā, lai cilvēki saprot, par ko cilvēki spēj paši izdarīt secinājumus, teiksim tā. Ja es apgalvoju, ja es pasaku, ka tas viss, tātad viss šī atklātā informācija liecina, ka konkrētais cilvēks ir zaglis, tad tas jau ir vērtējums. Un es domāju, ka mūsu raidījums nekā personīgi arī dažreiz tādā virzienā aiziet, bet tad, kad mums ir tiešām ļoti daudz pierādījumu un pilnīgi pārliecība par to, par subjektīvu vērtējumu, tad jau, protams, ka cilvēki var teikt, vai var sūdzēties, vai var mēģināt apstrīdēt. Un tas jau ir aiziet tādā slidenā mazliet virzienā. Tad, protams, ir arī, tu vari vienkārši kā žurnālists arī kļūdīties, un likums paredz iespēju, kā tātad cilvēki var lūgt žurnālistu labot kļūdu. Pirmkārt, ja kurš žurnālists, ja viņš uzzina, ka viņš ir kļūdījies, tas ir vienkārši normāli, uzreiz izlabot to kļūdu. Ne jebkurš. Es domāju, jebkurš godprātīgs žurnālists, protams. Jo tas nav nekā apkaunojošāk, kā kļūdīties. Es strādāju gandrīz 20 gadus, un vienkārši nav iespējams strādāt 20 gadus un nekad nekļūdīties. Tas vienkārši nevienā profesijā nav iespējams. Tas, ko tu dari, it īpaši, ja tā esi internetā, tas ir diezgan vienkārši to izlabot. Ar televīzijā tas ir sarežģītāk, protams. Un tas ir sāpīgi un nepatīkami, bet mēs to darām. Un savukārt, ja mums cilvēks prasa labot vai atsaukt informāciju, un mēs sakam, nē, mēs neesam kļūdījušies, tad ir cilvēkiem jādodās, ir iespēja doties uz tiesu un tādā veidā pierādīt savu, patiesību. Kas ir, tas ir pilnīgi vēl atsevišķi un ļoti sāpīgs stāsts par to, kā tās lietas tiesā tad virzās, bet es nezinu, vai tas ir šīs sarunas ietvaros. Tas ir, man liekas, saskaņā ar programmu. Ja, pilnīgi noteikti, jā, bet tas ir jāiedzer. Bet tas ir, par laiku vairāk ir jāstāst, cik tas aizņem daudz laika pēc tam, lai tur, teiksim, atrisināt, lai nonāktu līdz kaut kādam atrisinājumam tā visu ietvaros. Mums ir no žurnālistu viedokļus, mums ir divi veidi tiesas. Viens ir, kur mēs tiesājamies ar iestādēm, lai pieprasītu informāciju. Un tur tas laika jautājums tiešām ir ļoti sāpīgs. Jo tajā brīdī, kad tu tiec pie tās informācijas, viņa vairs nav aktuāla, viņa ir novecojusi un tad tas, teiksim, maina to iespēju tev ātri un laikā ziņot par kaut ko sabiedrībai svarīgu. Otrs ir, ka šī tiesāšanās ar es varbūt varu konkrēts piemērs izstāstīt. Teiksim, piemēram, viens stāsts. Es garā sižetā bija viena maza rinkopa, kuras pieminēja, ka tātad konkrēts uzņēmums ir iesniedzis policijā prasību, iesniegumu pret konkrētu cilvēku, ko viņa uzskata, ka ir viņam nodarījis kaitējumu, aizpildinājis naudu no uzņēmuma. Tātad šis konkrētais cilvēks iesniedz prasīja atsaukt šo informāciju. Es saku, nē, man rekur ir šis konkrētais iesniegums uz rokām, man nav šaubu, lai arī teiksim, tas avots nav atklāts, un viņš nav man devis autorizāciju atklāt, bet man nav šaubu, ka tā informācija ir patiesa. Tātad cilvēks mūs iesūdzēja tiesā. Mēs tiesā, protams, sakam, ka valstī ir informācija par to, ka šis konkrētais uzņēmums ir iesniedzis iesniegumu policijā, ka ir ierosināts krimināla process par konkrēto iesniegumu. Lūdzu, prasiet policiju apstiprināt. Policija tiesai atsaka, ka joprojām ir aktīvs krimināla process. Mēs nevaram apstiprināt šo informāciju. Mēs sakam tiesā, come on. Tā ir policija, kāpēc viņi nevarētu to apstiprināt, šo informāciju, un tiesa mūs soda par laika vilcināšanu. Mēs, žurnālistam likums aizliedz atklāt avotu. Man nav pamata apšaubīt to informāciju, ka tā ir nepatiesa. Un finālā tas viss beidzās mums par labu, bet tikai tāpēc, ka man vienkārši konkrētais uzņēmums elektroniski parakstīja
apstiprinājumu, ka ja viņi ir iesnieguši iesniegumu policijā par to, ka pret šo konkrēto personu, kas man liekas ir absolūts absurds, jo šādā detalizācijā neviens nevari veidot sižetus katram vārdam iegūstot elektroniski parakstītu apstiprinājumu. Tas ir absolūts absurds, un šādā situācijā es domāju, ka šīs strateģiskās tiesvedības, kad uzņēmumi, cilvēki un tā tālāk vienkārši iesūta tiesā žurnālistus, lai viņus apklusinātu, to kļūst arvien vairāk, un it īpaši pēc tātad kara sākuma, jo viss šī arestēto lietu, tātad arestēto aktīvu lieta, protams, ka cilvēks padara ļoti jūtīgs, jo tam sižetiem ir sekas, kad bankas iesaldē aktīvus, aptur maksājumus un tā tālāk, līdz ar to viņus var saprast, bet šīs strateģiskās lietas, to ir ļoti daudz, kur nav interese labot kaut kādas, pat ja tās ir kļūdainas informācijas, bet ir vienīgā interese ir panākt materiālu dzēšanu. Un ir vēl viens jautājums, tad līdzīgi kā šis te par iesniegumu, tā ir tātad līdzīgas ir prasības arī tiesā par nezinu, piemēram, par to, ka konkrētais cilvēks nav bijis partijā, viņš ir bijis frakcijā. Un uz šī pamata mēs tagad tiesājamies par to, ka tātad ir jādzēš materiāls. Tādā, un es domāju, ka te ir arī tieslietu nozarei ir savā, jāizglīto arī tiesneši, ka ne viss ir uzreiz, tātad ne katrs iesniegums tiesā ir tātad jāapstiprina un tātad jāizvērš gadiem ilgā tiesvedībā. Šī ir ļoti interesanta tēma, kur mēs varētu nedēļām diskutēt, jo, protams, ka ir dziļa, plaša un sarežģīta un detalizēta, un es kaut kādā mērā piekrītu tam, ka absurdas lietas nevajadzētu ilgi skatīt un ļoti ātri būtu jātiek skaidrībā, ka tā ir absurda lieta, jāizbeidz un jāļauj izmantot to enerģiju un resursus citur lietderīgāk. Tas, ka mēs nepiekrīt kaut kādā mērā, ir, ka šīs visas ir strateģiskās tiesvedības, jo kas ir interesanti, ka vārds strateģiskā tiesvedība ir parādījies saistībā ar jaunu Eiropas Savienības direktīvu, kur ļaus tiesām nepieņemt prasības, kuras būs acīm redzami nepamatotas pret žurnālistiem, lai aizsargātu žurnālistu darbu. Un kāpēc vispār tas ir radies? Tas ir radies tāpēc, ka anglosaku zemēs, Amerikā un Anglijā, ja kāds mani nepamatoti apsūdz, tā skaitā žurnālists par maniem uzraksta rakstu, tad es varu aiziet uz tiesu un paprasīt tur dažus miljonus dolāru vai mārciņu, un tas žurnālists un tas mēdījis pēc tam to visu samaksā. Un tās ir milzīgas summas, tās ir milzīgi advokāta izdevumi un tās ir super dārgi procesi. Un patiesībā un tas arī, tur arī aug kāja šī problēma, jo tāpēc, ka Anglijā tās ir pavisam citas summas. Eiropā, kas ir kontinentāla Eiropa, pirmkārt, tiesvedības izdevumi ir daudz zemāki, kompensācijas summas ir stipri zemākas, vienkārši simtiem reižu zemākas. Vienkārši, lai ilustrētu, Latvijā nekad mēs nedabūsim kompensāciju par nepamatotu sižetu, tur vairāk par 2000 eiro. Ja dabūsim, tad tas būs ļoti liels izņēmums. Bet tas ir par strateģisko tiesvedību. Un tas kritērijs, kurā brīdī mēs varēsim teikt, ka šī strateģiskā tiesvedība ir nepamatota un attiecīgi attiecināt uz viņu šo jauno ierobežojumu, ir, ka tā acīm redzamība izpaužās tajā, ka tiek apklusināt žurnālists nevis ar pamatot prasību, kur mēs pēc būtības gribam tiešām izmainīt to rezultātu, jo šis rezultāts ir nepareizs, nepamatots tam līdzīgi, bet mēs ar procesu, ar pašu šo procedūru, kas ir tiesā, mēs kavējam žurnālistu darbu. Respektīvi, ja es kā tiesnesis uzreiz jau redzu, ka šeit tas rezultāts nebūs tāds, kur ir pamats tiešām mainīt to saturu, piemēram, es uzskatu, ka par mani ir izteikts nepatiesas ziņas un tad ir jāatsauc,
bet ir kaut kāda cita veida prasība, tad tā ir strateģiskā tiesvedība. Latvijā šis regulējums, es saprotu, vēl nav ieviests. Tā ir jauna Eiropas Savienības direktīva, tas vēl ir procesā. Redzēsim, kā tas darbosies, bet tā mana profesionālā pieredze ir tāda, ka un varbūt Gunas pieredzē šobrīd tas vairāk parādās, bet vismaz no savu klientu puses un savā advokātu pusē es to neredzu tik izteikti, ka tas būtu tā ļoti mainījies. Tas, ko mēs redzam, ka, protams, saistībā ar karu un visu to ģeopolitisko situāciju šobrīd ir mainījusies varbūt tas reputācijas kaitējuma risks. Tad, ja žurnālists kaut kādā mērā piemin mani saistībā ar Krievijas karu un Krievijas potenciālu atbalstīšanu, tāpēc, ka es tur vedu skrūvus Krieviju vai kaut kā tam līdzīgi, tas, protams, ir ļoti jūtīgs temats un tāpēc viss tik sāsināti reaģē. Jo agrāk jā, tev pieminēja, bet tad tas efekts bija daudz zemāks un varbūt nebija tik tālējošs. Šobrīd, ja tev piemin saistībā ar kaut kādiem tādiem ļoti nopietniem pārkāpumiem, tad skaidrs, kāpēc cilvēki viņi grib aizstāvēt savas tiesības, likums to atļauj. Tāpēc nevienmēr tās ir strateģiskās tiesvedības. Jā. Tas bija tāds. Jā, es gribu uzsvērt, ka gadījumā, ja tātad žurnālists ir kļūdījies, apzināti vai neapzināti. Skaidrs, ka jebkuram ir tiesības sevi aizstāvēt tiesā, par to nav jautājums. Šajā gadījumā ir ļoti daudz tādu lietu, kur tas pamatojums ir ļoti, ļoti vājš, vai pat tā nav aizskartā persona. Dažreiz, vismaz vienā gadījumā, ko es zinu. Un tas, ka jūs sakat, ka jā, mums nav šīs te miljonu tiesas, paldies Dievam. Es, piemēram, Bellingcat, es saprotu, ka tas bija šis izdevums, kas pirmkārt aprakstīja to vai izmeklēja to, kā Ukrainā 14. gadā tika notriekts šis Nīderlandes lainers un ļoti, ļoti daudz un dažādas izmeklēšanas. Es saprotu, ka viņiem Prigožins viņus iesūdzēja tiesā un beigās, protams, tiesa lēma par labu šim izdevumam Bellingcat, bet viņi palika viņu izdevumi bija ap 70,000 mārciņu. Latvijā tie izdevumi nav tik lieli, bet ja mums katra tiesa maksā 5, 6, 7 tūkstošus un pēc tam tiesas to naudu no pretējās puses nepiedzen, pat ja mums par labu, tā ir Latvijas mēdījiem, tas ir jā, tā ir problēma. Tā ir problēma, bet tā arī problēma ir aizskartajiem. Arī viņiem, ja viņiem ir, arī viņiem maksā ļoti dārga tā tiesvedība. Viņi nevar dabūt no otras puses atpakaļ, un tāpēc bieži vien pat tiesības pat neaizstāv. Viņi parēķina, ka viņi to pēc 5 gadiem nav jēga, un tāpēc cilvēki arī neizmanto. Bet tad, ja tā ir pamatota lieta un skaidrs, tas ir saprotams. Bet ja tā ir šāda strateģiskā lieta, kur vienkārši mums ir viens gadījums, kur mana kolēģe sižetā pieminēja konkrētu personu, konkrētu iestādi, un pēc tam valsts televīzija to pašu faktu pieminēja savā sižetā. Konkrētā persona mūs iesūdzēja valsts televīziju. Nē, kādēļ? Tādēļ, ka viņi saprot, ka mums ir mazāk resursi un ka valsts televīzija nebaidīsies no šādas tiesvedības. Līdz ar to šādā... Man ir diezgan tāds konkrēts veids, kā identificēt šīs strateģiskās lietas. Cilvēki no sākuma vērš pie mums tikai ar prasību dzēst un ar ļoti apaļu apgalvojumu, ka viss ir nepatiesi, un pēc tam iesniedz tiesā par kaut kādām pilnīgi citām lietām. Jo likums paredz... Es tā nedaru. Es arī neapgalvoju, ka jūs tā darat, bet likums paredz, ka tas nav pieklājīgi. Jā, ka cilvēks tātad prasa mēdījiem labot nepatieso informāciju. Un tad, ja viņš saka, ka šis ir nepatiesi, un tad mēs tiešām sakam, ļoti atvainojamies, un mēs tiešām labojam, jo mēs vēlamies, lai mūsu informācija, ko mēs publicējam, ir patiesa. Tam pat nav jābūt kaut kādam oficiālam iesniegumam, ja cilvēks zvana, ka jūs man tātad pateicāt, ka es esmu kaut kādā partijā, bet es neesmu partijā, kas ir reāla lieta, un tas ir tiešām šausmīgi nērti, ka mēs esam kaut ko tādu pieļāvuši, un tā ir cilvēcīga kļūda, kaut kur esi pārskatījies, kaut kur kādam esi uzticējies un tā tālāk. Un to mēs labojam. Bet ja
ja tātad cilvēki pat nemēģina novērst to nepatieso informāciju, un viņa mērķis jau ir tātad tiesāt tevi, piespiest un šantažēt vai iebaidīt, tad tā jau ir cita lieta. To var diezgan skaidri redzēt, ka tas sākotnējais iesniegums un iesniegums tiesā ir kaut kas pilnīgi cits. Bet mazliet pamodelējam tagad to situāciju, respektīvi, es par to gala rezultātu šobrīd, kā pēc tam sabiedrība skatās uz to cilvēku, par kuru, piemēram, ir izteiktas nepatiesības kaut kādas. Kā viņam atgūt to reputāciju vai maksimāli izlīdzināt, saglabāt kaut kādās situācijās, jo tāpat visdrīzāk, ka kaut kāda sabiedrības daļā viss, tu esi neatgriezeniski mainījies kā cilvēks. Tas nav iespējams, un es ļoti daudz par šiem jautājumiem domāju un pētu viņus arī akadēmisku literatūru lasu, un tā doma ir tāda tajā brīdī, kad tas džins ir izlaists no pudeles, viņa atpakaļ vairs nevar dabūt. Tāpēc tas ir tik jūtīgi, šie jautājumi ir tik jūtīgi un būtiski. Protams, ka ja mēdījis ir kļūdījies, tad likumā ir norādīts, ka mēdījiem ir jāatsauc informāciju, un es tiešām esmu redzējis dažas reizes, kad tā skaitā arī nekā personīgi raidījumā ir norādīts, mēs atsaucam informāciju, un tad ir citāts tieši, kas tiek atsaukts un kas tiek labots. Tā problēma ir tāda, ka, un tas ir arī rakstītajos mēdījos, arī bieži vien mēs to redzam, ka kaut kur mazā stūrītī ir šis atsaukums publicēts. Tas, ko saka pētnieki, ka faktiski šis efekts no atsaukuma ir 10 reizes mazāks kā no pirmās ziņas. Respektīvi, pirmā ziņa ir tāda, es esmu tur korumpants un esmu kaut ko nozadzis, tad tas ir ļoti liela ažiotāža. Visi mani radinieki zina, novēršās draugu pamet un sieva varbūt pamet arī. Un pēc tam, kad ir tas atsaukums, tad tas skaits, kas šo informāciju pamana, vai tas efekts ir daudz zemāks, stipri zemāks. Un tāpēc tas ir pietiekoši svarīgi un būtiski, ka mums ir šī profesionālā žurnālistika, kur kļūdas ir pēc iespējas mazāk un kur ir iespējas arī aizsargāt savus intereses. Vai var pilnībā nodzēst to padarīt par nebijušu, es šaubos. Ja mēs runājam par personām, par fiziskām personām, tad ir ļoti grūti, tāpēc, ka daudzi cilvēki tiešām neizsekos līdz tai informācijai, un mūsdienās tas viss saglabājās arī kaut kādos digitālajos mākoņos, pat ja mēs varam aiziet pie Google vai pie citiem meklēšanas servisiem un lūgt pēc vairākiem gadiem, lai deindeksē mūsu vārdus no konkrētām vietnēm, tik un tā, no meklēšanas rezultātiem, tad tik un tā šajās oriģinālais vietnēs, ja nebūs, piemēram, Latvijas domēna, bet būs kaut kādās citās tur jurisdikcijās, tad šie ieraksti jau būs palikuši. Mēs nevaram izdzēst faktu, mēs nevaram padarīt par nebijušu to, arhīvos avīzes ir pieejams, neviens jau nededzinās bibliotēku nost. Tas droši vien sāpīgākais tomēr ir tās digitālās pēdas, un mēs redzam, ka ir uzņēmumi, kam tas ir ne tikai viņi mēģina, un viņiem pat izdodas tās digitālās pēdas arī dzēst. Tas, protams, tam ir milzīgi piepūli nepieciešami. Bet po digitālajā vidē, protams, ir daudz vieglāk arī to labot un to informāciju, teiksim, updateot, jo, visticamāk, cilvēki, viņam kaut kas ir nepieciešams, viņi ieraksta cilvēku vārdu uzvārdu Google, nevis meklē avīžu arhīvos. Un tur, tā ir patiesībā arī dilēma. Savulaik es strādāju Delfos, un tad, piemēram, zvanīja cilvēks, kas pirms daudziem gadiem ir sodīts par tātad izdarījis noziegumu un tātad notiesāts, bet tas ir bijis sen, un uz viņu vārdu uzvārdu meklējot, tātad parādās šī kaut kāda tur senā ziņa par to, ka viņš ir tātad, saistīts ar šo noziegumu. Un viņš saka, lūk, es esmu savu atsēdējis, iznācis no cietuma, es tagad nevaru atrast darbu, jo cilvēki mani meklējot, atrod šo informāciju. Mēdījiem nav pilnīgi nekāda pamata dzēst ziņu, kas ir bijusi pilnīgi patiesa. Bet šis ir tas iemesls, kādēļ ir tātad tiesības tapt aizmirstam. Viņam ir tiesības vērsties Google un tātad lūgt sevi izņemt no tiem meklēšanas rezultātiem. Un es, ja godīgi domāju, ka tas ir nepareizi, jo tad tas tiešām sakropļo to iespēju jau tajā nevienādajā vai grūti caurskatāmajā digitālajā laukumā informāciju atrast, bet es saprotu arī viņa
teiksim, tiesības arī sākt to dzīvi no jauna. Šajā konkrētajā gadījumā citi ir daudz sarežģītāk, protams, gadījumi, bet jā, tas nav vienkārši. Labi, šitie ir tādi gadījumi, kur pa īstam cilvēks ir tiešām pieļāvis kļūdu dzīvē, veids kādu nodarījumu un tam līdzīgi, bet ir gadījumi, un es šodien pat parakstīju vienu iesniegumu arī Googlei par to, ka par cilvēku parādās tajā saucamās fake news kaut kādos portālos. Un tie nav Latvijas portāli, tie ir dažādi Krievijas, Kazahstānas visādi. Raksti, kuros šī latvieša vārds ir iejaukts iekšā, ir kaut kādas puspatiesības, patiesības, un tad viņš ir vienkārši pieminēts kontekstuāli. Un tā ir kaut kāda jauna parādība, kur ir starptautiskā noziedzība. Un faktiski šī publicitāte, tā ir masveidīga, ļoti daudz dažādas lapas. Un, attiecīgi, pat ja tu vienu to lapu kaut kā aizvērt ciet ar tiesas palīdzību, tur, protams, tas nav iespējams, viņas ir ļoti daudz. Un tur ir aizdomas, ka tas ir vai ne tiek darīts kaut kādas izspiešanas nolūkos un tam līdzīgi. Respektīvi, te ir, tie portāli, viņi arī uzdodas par žurnālistiem, viņi rada tādu priekšstatu, ka tie raksti, kuri tad apkopo informāciju tur par Latvijas noziedzīgo vidi un tam līdzīgi. Un tie ir kaut kādi tādi, diezgan nejauks tendences, ar kurām ir ārkārtīgi grūti cīnīties. Un tas rada cilvēkam milzīgu reputāciju kaitējumu. Ja? Un to šie, es saukšu atklāti, noziedznieki, viņi to izmanto. Viņi saprot, ka cilvēka reputācija ir viņa dārgākais resurss. Viņi var ļoti vienkārši minūtes laika uzģenerēt rakstu un palaist viņu daudzos dažādos viltus ziņu mēdījos un attiecīgi nodarīt kaitējumu cilvēkam. Neatgriezenisku. Man ir jautājums par to, cik liela sabiedrībai vispār ir uzticība šobrīd medijiem, bet vēl pirms varbūt, un īstenībā tas jautājums, ko es pajautāšu, vispirms varētu būt sasaistīts tieši ar šo par dilemmu mazliet runājot. Teiksim, mediji atspoguļo kādu konkrētu personu vai paņemsim politisku partiju, ar tiem skaistākajiem ziņu virsrakstiem, un viss ir pierādīts un tā tālāk, bet cilvēki vēl joprojām turpina konkrēti viņiem uzticēties, kā personai, kā atkal to pašu politiku vēl ko tiekšā. Cik tad liela ir sabiedrībai uzticība mēdījiem vispār? Ka viņi tik un tā neskatoties uz faktiem un vispārējo, es par šo, es viņam ticu. Mums bija tāda lieta, oligarhu kapu svētki, vienu saimu pat tika viena oligarha dēļ atlaista, un tagad tas oligarhs ir atpakaļ saimā līdz ar to. Reitingā pirmais. Jā, pašvaldību vēlēšanas. Līdz ar to, cilvēki var... Šajā gadījumā pat nepārmetu neko sabiedrībai, bet sabiedrībai ir īsa atmiņa. Tās emocijas, kas bija pirms tiem 11 gadiem, pirmkārt ir jauna paudze izaugusi, kas to vairs neatcerās, un cilvēki viļās kaut kādās politiķos un aizmirstās tas pārdarījums un tā tālāk. Par uzticību mēdījiem, protams, ka ir... gluži tāpat. Saka, ir. Tā ir tāda demokrātijas krīze, kas ir visā pasaulē, un visas iestādes, visi institūcijas, es ar to iestādēm nedomāju un institūcijām kaut kādas valsts iestādes, bet mēdīji, pilsoniskā sabiedrība, nevalstiskās organizācijas, visam ir diezgan liela neusticība. Pie mums varbūt pat nav tik traka, kā piemēram ASV, bet tātad šie mēdīji, pirmkārt, mēdīja nespēja reaģēt tik ātri, kāda ir šobrīd teiksim, ikdienas informācijas patēriņš. Līdz ar to, tajā laikā, kamēr mēdīja savākt informāciju un kaut ko publicē par to, kas sabiedrību interesē par kaut kādām, teiksim, kaut kas notiek tiešām. Cilvēki meklē citu informāciju un influenceri, vienkārši anonīmi konti Twitterī un tā tālāk viņiem sniedz informāciju ātrāk nekā mēdī. Neatkarīgi no tā, vai tā informācija ir patiesa vai nepatiesa. Ja mēdī neapstiprina tavu viedokli, tavu pārliecību, tad tu meklē informāciju citur un atrod to, kas apstiprina tavu viedokli un apstiprina tavu pārliecību, piemēram, ka vakcīnas ir kaitīgas un tā tālāk.
Tas ir vēl viens iemesls. Un, mēs šobrīd redzam, ka lielākā daļa sabiedrības jaunumus neuzzina no mēdījiem. Lielākā daļa sabiedrības jaunumus uzzina no digitālām platformām. Un tas ir tas, ko kas ir šokējušais, ir tas, ko cilvēki nesaprot, ka tās digitālās platformas kļuva populāras. Daļēji ne tikai arī tādēļ, ka tur bija viegli uzzināt jaunumus. Piemēram, Delfi, TVNets, Latvijas televīzija, visi meta jaunākās ziņas ātrāk nekā jebkur citur, tātad Twitterī. Cilvēki tātad savā Twitter ziņā tātad uzzināja visu daudz ātrāk nekā lasot LSM, Delfus vai TVNetu. Šobrīd Twitteris tātad deprioritizē linkus, un līdz ar to tās mēdīju jūsu lentē, varbūt, es nezinu, vai cilvēki to ir pamanījuši vai nē, viņi praktiski neparādās. Ja vien jūs aktīvi nelaikojat, neretvītojat un nekomentējat šos te mēdīju ierakstus, viņi vienkārši jums neparādās. Un mēdīji vairs nespēja sasniegt caur digitālām platformām sabiedrību. Tādēļ jūs redzat visādi tos mēģinājumus, kā kaut kāds video īsus liktumu, jūs redzat, ka mēdīji vairs neliek linkus klāt dažreiz tiem ierakstiem platformās un tā tālāk. Tie ir mēģinājumi kaut kādu sabiedrības daļu sasniegt, bet cilvēki ir pieraduši, ka viņiem vairs nav jāskatās ziņas, ka viņiem vairs nav jāatver vairākas reizes dienā ziņu portālu, lai uzzinātu, kas notiek. Ka to tāpatās uzzināsi Twitterī, Facebookā, vēl kaut kur, bet tas vienkārši tā vairs nenotiek. Un tā ir tiešām milzīga problēma, jo man liekas, ka mēs to nesaprotam, ka mēs ir cilvēki, ar kuriem mēs vairs nedzīvojam vienā vispār kaut kādā realitātes sajūtā vai kaut kādā realitātē kopējām. Un es te nedomāju, ka ir kaut kāda antivakseri vai kaut kāda ļaunie. Tas vienkārši tiešām, ka ir daļa cilvēku, kuru ziņas nesasniedz vispār nekādā veidā. Un, manuprāt, tā ir vairāk pat par problēmu par uzticību vai neuzticību mēdījiem, jo es domāju, ka ir drīzāk uzticība, neuzticība konkrētam mēdījam, konkrētam žurnālistam vai konkrētam izdevumam vai raidījumam. Jo mēdīji ir, tas tā kā, vai tu uzticies politiķam, domāju, ka nē, bet varbūt konkrētam politiķam uzticos. Tādā ziņā, vai ne? Bet vairāk jau šobrīd ir tas, ka mēdījiem vienkārši vairs nav... Tad mūsu darbam, ko mēs ieguldam savā darbā, mums ir arvien mazāk iespēja sasniegt to sabiedrību. Bet ir labā ziņa. Man ir dēls jaunākais, 11 gadi, un viņš nezina kādā veidā, bet ir pieregistrējies Instagramā, ja, tas man vēl jānoskaidro, bet viņš man ik pa laikam stāsta jaunākās ziņas, un tad es jautāju, kā viņš uzzināja. Viņš saka, es LSM to uzzināju. Es domāju, kur laiku tu LSM tur tu uzzināju? Viņš saka, Instagramā ir LSM, tā kā viņš seko līdzi un stāsta jaunākās ziņas man. Bet es kaut kādā mērā piekrītu par to, ka ir ļoti svarīgi nerunāt vispārīgi par uzticību mēdījiem, jo man liekas, vienmēr ir apšaubāms tās socioloģiskās aptaujas, kur mums kāds paziņo, ka mēdījiem uzticās tur par 2% vairāk kā Siliņai un Kariņam un tam līdzīgi. Man šķiet, ka ļoti svarīgi ir mazliet fragmentēt, par ko mēs runājam, tāpēc, ka ja mēs, faktiski īstenībā tā sašķeltība sabiedrības, mēs varbūt negrib tur kaut kādu ļaunu absolūto no tā zīmēt, bet jebkurā gadījumā ir ļoti svarīgi saprast, ka tie burbuļi vai vienalga, kā to var vērtēt, saukt, viņi eksistē. Un ja mēs skatāmies tur kaut kādu vienu politiskā spektra atbalstītāju, viņi noteikti tur nepatērēs Delfu saturu, LSM saturu vai nekā personīgi, viņi to sauks par propagandas mēdījiem. Ja? Un tad būs citas sabiedrības daļa, kur propagandas mēdījiem sauks pilnīgi cits mēdījis Latvijā. Un man ir nācies palīdzēt kā vienam tā otram un būt kā, ne otrajā pusē, es nekad neesmu bijis tiem otriem, bet pret viņiem. Un tad es analizēju to saturu. Un man ļoti grūti īstenībā saturu tagad pašam tā labi patērēt, jo es vienmēr uz viņu skatos ar tādu kritikas devu. Vai būtu iespējams iesūdzēt, ja? Jā, nē, bet es arī redzu, kur ir tās problēmas, ka žurnālists varbūt steigā kaut ko darīs. Tāpēc, ka mēs saprotam, ka tā iespēja žurnālistiem Latvijā strādāt kvalitatīvi ir ārkārtīgi ierobežota.
ļoti ierobežota, tāpēc, ka žurnālists nevar veltīt visu nepieciešamo laiku, kas būtu vajadzīgs. Viņi ir ārkārtīgā laika badā. Tāpēc, ka tas resurs, gan naudas, gan laika resurs, viņš vienkārši nepietiek. Un, lai uztaisītu kvalitīvu sižetu, minūti, manuprāt, varbūt var apstiprināt, ir jāstrādājas, tur dienām. Ja? Un tas ir ārkārtīgi dārgs un sarežģīts pasākums. Un to var redzēt īstenībā, ja ir piešaut acis, tad var redzēt, ka kaut kas nav līdz galam nostrādāts, ka kaut kādu papildus viedokli nesanāca paprasīt vai neiedeva kāds. Bet, ja runājam par uzticību, es teiktu, jā, nevajag to vispārināt. Un tas sākās, manuprāt, tā ļoti izteikti, tad, kad nāca politikā kaimiņš Gobzems un ka viņi diezgan atklāti sāka diskreditēt publiski noteiktu kategoriju mēdī. Un tad citi turpināja šo tendenci, un tagad mēs ļoti izteikti redzam Latvijā, ka ir šī fragmentācija, ka noteikti mēdī tiek kā Latvijā sauc mainstream mēdījus, ja, ka viņi tiek saukti par propagandas mēdījiem, kas iepriekš netika darīts. Ja. Iepriekš ar diezgan lielu cieņu izturējies pret visiem. Tas ir pārējošs periods, mainīsies tas? Es domāju, ka tur ir konvencionāliem mēdījiem ir nākotne, jā, bet ir ļoti grūti pateikt, cik kāds būs sekas šim periodam. Jo skaidrs, ka tā vajadzība pēc kaut cik pārbaudītas un objektīvas informācijas ir. Un jautājums, vai vienkārši TikTokā un YouTube'ā būs, vai žurnālisti pāries uz TikTok un YouTube, tā teikt, ja, kur tā auditorija ir, vai kaut kāds risinājums tam būs, bet, jautājums ir, cik liels būs tas destrukcija šajā periodā. Par to brīdi, kad teiksim, tā uzticība zuda, tur es kaut kādā mērā varu piekrist, ka tas sakrit ar to Gobzema kaimiņa laiku, bet lielā mērā tas bija tas, kad cilvēki tiešām to pārcēlās uz Twitteri, vai tajā laikā bija Facebook un tā tālāk. Un ja tev cilvēks, ko tu klausies, saka, ka tā ziņas ir meli un tā tālāk, un ka tas mēdījis ir melo, bet tu pats neskaties to mēdīju, tad tev ir diezgan viegli tam noticēt. Un, tas ir viss savstarpēji saistīts. Es domāju, ka redzot tā, kā, teiksim, kur tas ASV reģionālo mēdīju tā nāve notika ātrāk nekā pie mums, un tur mēs redzam, ka tie mēdīji pārceļas uz jaunajām platformām un vienkārši paši kļūst par savu podcasteriem un tā tālāk. Līdz ar to es domāju, ka kaut kāds risinājums radīsies, ka būs uzticība nevis zīmolam mēdī, bet konkrētiem žurnālistiem, kas ir tagad, ko mēs redzam visā pasaulē. Jā. Ka vai nu konkrētais žurnālists ir uzticams vai ne, nevis konkrētais mēdījis. Jā. Bet Latvijā arī tas ir iespējams, jā? Kaut kad tuvākajā laikā? Tas arī notiek kaut kādā, ir tagad jau pamazām tas notiek, jā. Jautājums ir, vai mums vienkārši to žurnālistu ir tik maz, vai mēs visi izdzīvosim, tas ir cits jautājums līdz tam, ka tā transformācija notiek. Jo mums tiešām ir tā, ka ja visus žurnālistus savākt kopā, es tagad nedomāju dzīves stilu un tādu, bet, teiksim, ziņu, tad mēs droši vien būtu 2,5 redakcijas, bet mēs visi esam izšķidināti pa daudziem mēdījiem un mēģinam viens redakcijas darbu darīt ļoti mazā komandā. Tad tas tiešām tur es piekrītu, ka mums tā resursu problēma ir galvenā. Sakiet, kā, piemēram, komunikācijā ar mēdījiem pašam nejauši varbūt neradīt to sajūtu pret skatītāju, ka tu esi vainīgs pie kaut kā. Teiksim, es atturos no komentāriem šajā gadījumā. Jā, ja kaut ko te uzdot medijs. Un viss, kaut kādai arī sabiedrības daļai uzreiz ir, iespējams skaidrs, jā, vai varbūt arī nepamatoti skaidrs, ka viņš, teiksim, ir vainīgs tur tajā konkrētajā situācijā. Es varētu, saka, ja mans priekšstats ir nepareizs, bet man šķiet, ka, ka man kā intervējumai
persona ir ļoti maz iespējas to ietekmēt. Ja žurnālistam būs šis negodprātīgais nolūks vai godprātīgais nolūks, vai vienalga kāds mēs varam pieklāt, parādīt, ka šeit ir aizdoms, vai ka tad žurnālists zina šos paņēmienus, lai to uztaisītu. Mēs zinām visus tos klikšķu virsrakstus un to visu tēmu. Ja žurnālists vēlēsies, viņš no mana komentāra vai pieliekot klāt dramatisku mūziku vai kaut citus tur, nezinu, paņēmienus, vai kaut kādu secinājumu izsakot, ja? Viņš radīs priekšstatu tam. Žurnālistam ļoti daudz instrumentu, kā skatītājiem vai klausītājiem likt saprast, ko viņš ar to grib pateikt. Ja? Un tāpēc man liekas, ka tur nav komentāru vai kaut kāda citādāka lieta, ko es pateikšu, kā intervējumā persona, tas būs otršķirīgi svarīgāks, tas, ko žurnālists gribēs pateikt ar šito. Es, protams, ka nevaru. Es varu par sevi un saviem kolēģiem teikt. Protams, ka ir kaut kāds ietvers, kur tu vienmēr vari radīt kaut kādu iespaidu, nezinu, ieliekot īsāku vai garāku tur to fragmentu no atbildes un tā tālāk. Bet, ja man cilvēks, teiksim, es kaut kāds hipotētisks pilnīgi stāsts, kuru viens cilvēks saka, ka šis cilvēks ir noziedznieks, vēl viens cilvēks saka, un man vēl ir kaut kāds papīri, kas parāda, ka viņš ir noziedznieks, un tas cilvēks attekās runāt. Es ar noziedznieku, es protams, neteiktu nekad šīšķāk ir noziedznieks, šobrīd es tā ļoti vienkāršoju. Man ir ļoti viegli vienkārši veidot to sižetu, jo man ir divi cilvēki, kas saka, ka viņam ir konkrētā persona nodarījusi pāri, un man ir kaut kādi dokumenti, kas parāda, ka viņš ir nodarījis pāri un izdarījis kaut ko sliktu, un man ir ļoti viegli pateikt, ka viņš ir izdarījis kaut ko sliktu. Savukārt, ja tas cilvēks piekrīt ar mani runāt, un viņš izstāsta, ka patiesībā nē, tas cilvēks ir melo, un patiesībā šī ir tikai daļa no stāsta. Ja paņemtu vēl vienu šo dokumentu, tas stāsts ir daudz plašāks. Man ir ļoti grūti taisīt to sižetu. Tas vairs nav vienos vārtos, ir viena puse, ir otra puse, ir tādi gadījumi, ka tiešām mēs taisam, tātad ir aizdoms, ka tur tiešām kaut kāds pārkāpums, un pēdējā brīdī tad cilvēks piekrīt runāt un izstāsta savu pusi, un mums vienkārši norauj visu sižetu, jo mēs sapratam, ka tur nav nozieguma. Pat, ja tev ir visa informācija, lai uzskatītu, ka tā ir. Ar noziegumu es šobrīd saku tādu ļoti vienkāršot, ka tā tiešām arī ir, ka tu nedēļu strādā, un tev pēdējā brīdī izrādās, ka tu vienkārši nav tā pamata. Jo tas ir, un ja tas cilvēks nepiekrīt un atsakās, tad tu vienkārši tev nav iespējams to otru pusi iegūt. Man par šito ir komentārs. Tad, protams, ka visi žurnālisti grib darīt labi to savu darbu un tam līdzīgi. Bet ir žurnālistu ētikas kodeksā ir princips, žurnālistam ir jāizturās kritiski pret savu avotu. Un man bija lieta, kur es pārstāvēju mēdīju, un mēdījis ziņoja par iespējamu noziegumu. Un mēdījis šo informāciju par iespējamu noziegumu bija ieguvis no 2 avotiem, kuri abi apstiprināja, bet tie bija aizsargājumi avoti, un viņš neatklāja. Un mēdījis vēlējās pasteikties un ātri nopublicēja šo informāciju. Un tā izrādījās nepatiesība pēc tam. Un, protams, šeit ir ļoti daudz, tur mēs varam psiholoģiskas iemeslus meklēt, kāpēc vai žurnālists tur noslinkoja, ja nebija tur vēlēšanās, varbūt viņa bailes bija, es grūti pateikt. Bet tas rezultāts bija tāds, ka pēc tam tiesā tika atzīts, ka žurnālists bija pārsteidzies, vēlējies sensacionalizēt šo ziņu un nebija izturējis kritiski pret saviem avotiem. Protams, ka tiesā mēs neatklājām avotus, avoti bija aizsargāti. Es pat nezināju, kas ir avoti, bet žurnālisti izstāstīja, ka viņiem bija 2 avoti, kas savstarpēji nesaistīti. Lūk, tā ka te ir dažādas tās situācijas var būt, un attiecīgi šī kritiskā attieksme pret avotu vienmēr jāsaglabā. Pat ja nav tās otras puses, vai pat ja nav kāda cita pierādījuma, kas liecinātu par pretējo. Nē, tas ir ļoti rīki, jo avotu žurnālistika vispārībā ir ļoti, nav man mīļākais žanrs, man daudz labāk patīk dokumenti. Tādēļ,
tas ir, tā ir tāda dziļa diskusija, bet šajā gadījumā, kad ja tiešām ir vairākas puses stāstām, tad es vienmēr ieteiktu to izstāstīt, jo tas ir tīri no tādas dramaturģijas tātad viedokļa. Ir daudz vieglāk runāt par kaut kādu ļauno. Es šobrīd arī to izmantojot vienkārši kā tādu vienkāršotu apzīmējumu, ja viņš nav klāt. Jo, ja tu esi dzīves cilvēks ar savu pusi, ar savu viedokli, ar saviem alternatīviem skaidrojumiem un tā tālāk, tad tu vairs neesi abstrakts ļaunais. Tu esi cilvēks, kurš iespējams ir kļūdījies, iespējams patiesībā tie pirmie, kas ir atnākuši pie maniem pasūdzēties, ir tie ļaunie, un tad uzreiz ir kaut kādi citi varianti. Tas ir tīpaši, tas ir ziņu žurnālistikā, manuprāt, jo tad, kad es strādāju vēl avīzē, tad bija ļoti bieži tā, ka cilvēki, kuram kāds bija nodarījis pāri, un tas, kurš pirmais atnāk pie tevīm un pasūdzās par otro pusi, tad ir grūti nolikt no tā stāsta. Un pat, ja tas pirmais avots ir tātad bijis nepatiess vai mēģinājis sagrozīt to stāstu. Tā līdz ar to, jā, es ieteiktu runāt. Vienmēr runāt un nemēģināt braukt virsū uz mēdījiem, stāstot, ka jūs esat noteikti nopirkti vai tā tālāk. Cik viegli ir noturēt emocijas? Vai prasīs, cik viegli ir nopirkt? Tas būtu uzreiz loģiski, neloģiskais jautājums. Bet emocijas, cik viegli ir noturēt šādā darbā, kad, piemēram, tiešām skaidri viss par to liecina, ka tā pretī stāvošā persona ir ļaunais, ja mēs atkal vienkāršojam iespējams šo visu. Bet ka ir skaidrs, jā, bet man jāpaliek profesionāli. Tas ir atkarīgs no tā, cik brutāli ir tā otra puse, cik latviski runājot, tā tad viņi, tā mēģina labāku, pieklājīgāku vārdu, cik atklāti viņi melo, jā, tad es ar laiku tu, ja saproti kā žurnālists, ka tas, ka tu uzvelcies un ka tu kaut ko tur sāc kliegt vai apvainot kādu, tas ļoti, protams, ka ļoti reti notiek, bet ir dažreiz tā noticis, un to mēs esam arī redzējuši, ka tās spēlē tās otras puses nosacītā ļaunā rokās, jo tad tu vairs neesi objektīvs, tad tu vairs neesi žurnālists, tad tu esi strīdas puse. Tavs mērķis ir caur saviem jautājumiem atklāt, parādīt to cilvēku, nevis pārliecināt viņu, ka viņš ir melo vai kaut kā tam līdzīgi. Tavs mērķis ir būt, tā teikt, profesionālim, nevis strīdas pusē. Bet līdz ar to ar laiku tas kļūst arvien vieglāk, bet jauniem cilvēkiem, man liekas, tas ir baigi sarežģīti, jo tu saproti, ka melo, ka tev un ir tāds kā jebkuram, ka tev melo un ka tev ir uzskata par muļķi un mēģina aptīt ar pirkstu, tev ir tāds, come on, ko tu dari? Bet tad tu ar laiku iemācies, ka tev ir vienkārši ar jautājumiem jāatklāt, bet vai tā tiešām ir, šis liecina, ka tomēr kaut kā citādāk un tā teikt ar saviem jautājumiem parādīt to nepatiesību, nevis ar savu reakciju. Un tas ir droši vien treniņu jautājums. Mēs jau pamazām apaļojamies. Vēl es gribu pieslēgt Mēdiju ētikas padomi un pajautāt, cik liela loma šajā visā mēdiju pasaulē ir viņiem un vai ir vispār jēga sūdzēties Mēdiju ētikas padomē, kad ir šī kaut kāda konkrētā situācija, kur jāmeklē palīdzību? Tādā ziņā, caur viņiem tieši. Es varu pateikt, ka noteikti ir jēga Mēdiju ētikas padomē. Mūsu birojas un mana kolēģi mēs piedalījāmies mazliet arī tajā pašā sākuma posmā pie tās arhitektūras, pie dokumentu gatavošanas, kad vispār tika dibināts šis mēdīju ombuds. Un, protams, tas sākums bija sarežģīts, bet paldies Dievam nodibināja. Un tā labā lieta ir, ka iesaistījās pēc iespējas vairākas organizācijas, kas radīja to leģitimitāti. Jo būtu pavisam gauži, ja tur būtu maz. Un tad pārējās organizācijas teikt, ka viņi nepārstāv nekādu viedokli.
Un šobrīd arī ir tādas daudzas organizācijas, kuras saka, ir dažas avīzes, kuras saka, mūs tas nesaista. Ja? Bet patiesībā tie jau ir universāli principi, ko Mēdīju ētikas padome vērtē. Un tas, kas ir svarīgi, jā, Mēdīju ētikas padomes lēmumi ir saistoši organizācijām, tad, kuras ir sastāvā Mēdīju ētikas padomē. Ja, un tur ir vairums mums zinām mēdīju organizāciju. Bet ir vairākas, kas nav. Un tās, kuras nav biedra, protams, ka viņām nav saistoši šie lēmumi, bet tik un tā Mēdīju ētikas padome ar savu lēmumu, ar savu vērtējumu sniedz ļoti lielu ieguldījumu šajā mēdīju vidas sakārtošanā, mēdīju tiesību attīstībā. Tad viņi pasaka, vai viena vai otra veida raksts vai virsraksts vai rīcība, ko ir pieļāvusi mēdījis, ir bijusi atbilstoši mēdīju ētikas pamatprincipiem vai nav bijusi. Un tas ir ļoti vērtīgi. Manā praksē, protams, ka es esmu pārstāvējis gan tos, kas sūdzās, gan arī tos, pret kuriem sūdzās, un tie atkarībā no tā, kurā pusē es esmu bijis, man ir bijis vai nu prieks, vai nu vilšanās par lēmumiem, bet, protams, es redzu, ka tas rezultāts ir ļoti svarīgs. Man liekas, ka padoma ar vien vērtīgāk to savu darbu dara, un šobrīd ir ļoti jauki, ka ir apkārt raksti un profesionāļi var sekot līdzi. Ikdienā arī kāda ir tad pēdējie jaunumi šajā jomā. Un būtu vēl labi, ja varbūt vēl mēdīji paši vēl replicētu un stāstītu vairāk par šiem lēmumiem, jo šobrīd kaut kur, kadreiz pieņemtos lēmumus, viņi paliek Mēdīju ētikas padomes mājaslapā. Mēs daudz esam runājuši par to, ka mēdīju pašregulāciju, bet skaidrs, ka mūs ir tik maz, ka vienam žurnālistam kritizēt citu žurnālisti mūsu mazajā vidē ir ļoti grūti. Tīri tādā cilvēcīgā ziņā. Un līdz ar to tāda profesionāla, sistēmiska institūcija ir tas risinājums. Es, godīgi sakot, nevaru teikt, ka es piekrītu pilnīgi visiem Mēdīju ētikas padomes lēmumiem. Līdz ar to tas ir, bet es pieļauju, ka tas ir normāls. Pieļauju, ka arī Tauriņkungs ne visiem piekrīt. Daudz jau nepiekrīt, jā. Jā, bet tas ir, jā. Bet tādā ziņā es domāju, ka tas ir svarīgs punkts šajā visā mūsu ekosistēmā. Es ļoti ceru, ka nebūs tādas situācijas, kad, piemēram, kaut kādas ietekmes grupas vai interešu grupas, teiksim, pārņem vai uz vienu vai uz otru pusi to institūciju, un tādēļ tāpatās kā ar žurnālistu šīm asociācijām mēs zinām vēsturiski, ka mums ir tādas divas, un nevis tādēļ, ka mums ļoti gribās divas asociācijas, bet tādēļ, ka tur ir, teiksim, nebija iespējams vienkārši to vadību nomainīt vienā no tām. Un es ceru, ka nebūs tā, ka kaut kāda viena vai otra puse vai trešā puse pārņem kontroli. Un līdz ar to tas ir ļoti jāuzmana un pret to jānodrošinās, un tas vienmēr jāskatās, kas ir tās, ko tās iesaistītās organizācijas deleģē darbam Mēdīju ētikas padomē, un, protams, arī tīri hipotētiski runājot, skatoties nākotnē, arī Mēdīju ētikas padome nav, tā teikt, ne imūna pret kritiku. Līdz ar to es domāju, ka arī paša mēdīju loma arī ir tajā. Vienmēr skatīties un sekot līdzi, kas tad ir tie cilvēki, kas strādā padomē. Paldies jums sirsnīgs, ka jūs atnācāt uz šīs dienas epizodi. Man liekas, arī šoreiz skatītāji jau vēl mazliet no citādāk skata punkta uzzināja vairāk mazliet par to mēdīju vidi un arī par cilvēktiesībām, iespējams, pat tā to varētu nosaukt. Bet pirms es jūs vēl laižu prom, arī iepriekšējo epizodu mēs tā smuki noslēdzām ar tādu nosacīti Twitter formātu atbildi uz jautājumu par to, kā cilvēkam labāk lietot, arī pēdiņās ar to vārdu likt labāk lietot tos medijus, bet kā viņiem būt medijpratīgākiem, kā mums būt medijpratīgākiem? Jūsuprāt, ko jūs varat ieteikt tā, lai mēs paņemam to kā sev ceļa maizi līdzi? Ir kaut kādi tie punkti, ko parasti šajās mediju pratības kursos tur uzskaita. Un,
šobrīd jau es teiktu, ka galvenais veids, kā būt mēdīju pratīgam, ir arī lasīt tos mēdījus vai skatīties mēdījus. Tas nenozīmē, ka jums ir pilnīgi visi mēdīji jāskatās un jāsako līdzi, bet pat ja ir viens portāls, kuram jūs sakojat līdzi, ka tas ir daudz vairāk nekā liela daļa sabiedrības šobrīd. Un tad, ja tu zini, ka kādi ir tie notikumi ikdienā, tad tev ir daudz grūtāk apvest ap pirkstu ar kaut kādiem klikbeitu, kaut kādu mānīgu, Krievijas propagandu un tā tālāk. Pat ja vienalga, vai tas ir LSM, NRA, Delfi, TVNets, jebkurš mēdījis, TV3, LTV, kuram jūs sekojat, es iesaku jebkuram tu neaizmirst, ka tā ir tāda, gan arī higienas jautājums, ka tev ir vismaz jāzina, kas notiek valstī, lai nepaļauties uz to, ka tev pastāstīs, vai ka tu gan jau ieraudzīs kaut kur Facebookā. Mans tas ieteikums būtu censties mēdījus izmantot tad pirmkārt kritiski pret mēdījiem izturēt, arī pret to saturu, tad censties pēc iespējas dažādot, un nepieņemt to kā baltu patiesību. Un kas ir tāda ļoti svarīga, man liekas, lieta ir mēdī, tad skatīties uz mēdījiem kā arī uz interpretētājiem, tad viņi interpretē kaut kādus notikumus un pašam pēc tam pieņem to lēmumu. Nevis meklēt mēdījus, lai attaisno, tu piemeklē kaut kādas mēdīju ziņas, lai kaut kādu savu pārliecību apstiprinātu. Man liekas, tā ir tāda ļoti nepareiza tendence, un tāpēc arī rodās šī fragmentācija, ka mēs kaut kādus mēdījus izslēdzam, tāpēc, ka mums nepatīk viņu viedoklis. Un tā, man liekas, ir problēma. Tāpēc skatīties uz mēdīju kā uz avotu un pašam kritiski pieņemt šo lēmumu. Man ir vēl viens revolucionārs ieteikums. Uzspiest uz virsrakstiem un arī izlasīt tos rakstus. Jā. Jo tas ir tik ļoti bieži, ka tu redzēji kāds sūdzas par to, kādēļ mēdīji nestāst par to un to, un, piemēram, retvīto kaut kādu mēdīju rakstu, un tajā rakstā ir atbildes to jautājumu patiesībā. Līdz ar to, ja jūs kaut kas interesē, jūs kaut ko vēlaties noskaidrot, tad paskatieties, ko tas žurnāls tur ir noskaidrojis. Tad jūs varat izdarīt savus secinājumus. Labi, slikti, pietiekami, nepietiekami, bet tas ir pirmais solis. Paldies jums, sirsnīgs veiksmes darbos arī un visos notikumos tālāk. Paldies par to, ko jūs darat un dodat mums kā sabiedrībai, katrs no savas darba specifikas. Savukārt es jums, dārgie skatītāji un klausītāji, saku paldies liels un paldies liels vēlreiz Latvijas mediju etikas padomai par šo sadarbības formātu. Man liekas, kaut kas pilnīgi citādāks un tajā arī tas ir skaistais, man liekas, jo mēs atkal no kaut kādas citas perspektīvas pieejam sarunām un mūsu podkāstam, kas ir podkāsts Atver muti. Paldies Kultūras ministrijai par arī ieguldījumu šajā te visā, lai tas taptu, un Media Hub par maigajām telpām. Paldies, dārgie skatītāji, klausītāji. Tiekamies jau nākamajā Atver muti epizodē. Vislabāk!